Vācijas kopā ar Tisolē laimēju šādu Golf 6. Un šajā video centīšos jums parādīt, kā es satāju tā, lai varētu viņu pārdot ar peļņu. Tāpēc seko līdzi un izstāstīšu par katru detaļu, cik kas kur maksā un katrs pakalpojums. Tāpēc pirmā lieta jānoskalo. Turpinām salonu tīrīšanu. Esmu jau paspējis izņemt krēslus. Lai kvalitatīvi iztīrītu, ir vajadzīga gaisma. Lai gan salonu tīrīšana nav patīkamākais darbs, bet šis salons, salīdzinot ar citiem, vēl nav netīrs. Tad ķeramies klāt. Nepieciešamie instrumenti. Tornadors, manuālā birstīte. Birstīte, ko mēs liekam uz aķenīti. Salonu ķīmija, logu tīrāmais un vairāk mikrošķīdrs, empatīnas, kā arī pudras sūcējs. Tad galvenais vienmēr velkam cimdus un masku. Jo viss tas tornadors, viss sajiet elpceļos un pēc tam tas vispār nav labi. Salonu tīrīšanā paklājas ir vienmēr bijis īsts izaicinājums, bet ar pareizo pieeju un instrumentiem mēs sasniedzam labus rezultātus diezgan ātrā laikā. Mēs esam pabeiguši interjeru. Lai gan šis darbs prasa vairākas stundas un pacietību, bet acīm redzamais rezultāts ir redzams. Un šādā veidā mēs katru mašīnu tīram, sakopjam, lai nākamais saimnieks, kas lieto šo automobili, saņem svaigu, tīru un smaržīgu salonu. Ļoti labi izskatās un turpināsim ar krēsliem, bet, ko es tikko sapratu, kad malā šeit ir mazie mēsli, jo šis auto ir 2013. gada, un kas notiek pēc 2013. gada, ir jāmēr dīzeļa cietās daļiņas. Izbūtais neskatās daudz sološi, bet mēģināsim iet apskatu, tāpēc noskaties līdz galam, lai redzētu, vai tomēr mēs nopelnīsim vai nenopelnīsim atkal. Jo šī ir jau otrā mašīna, kurai potenciāli būs jāpērk jauns cieto daļiņu filtrs. Pēc apmēram 14 stundu ilga darba mums ir arī rezultāts. Un ja jūs gribat iztīrīt savu salonu šādā veidā, tik rūpīgi, tas jums izmaksās apmēram 200 eiro. Salons ir pabeigts un varam braukt uz pacēlāju, jo šī atbrīvojies un izmantosim iespēju pārbaudīt rītošo daļu un nomainīsim arī eļļu, filtrus un vispārējo. Tad mums ir divi maisi ar detaļām, viens ir dzinējām, viens rītošai daļai. Sākam mainīt. Pirmā detaļa, ko mēs mainam, ir bremžu disku aizsegs. Šis mums izmaksāja 13,18 eiro. Sāksim no lētākā gala un iesim uz augšu. Tad nākamā lieta ir putekļu gumijas aizsargi amīšiem aizmugurējiem. Komplekts šāds maksā 15,72 eiro priekš abām pusēm. Tad nākamā detaļa atsaita 16,84 eiro. Buksītes mums ir šīs. Lenforda ir viena šī buksa.
maksā 34 eiro. Tātad 2 sanāk 68 eiro. Varam redzēt, šeit ir sasprāgājis. Un, ja viņas ir sasprāgājuši, tad viņas ir jāmaina. Šīs vēl ir oriģinālās Volkswagen. Bet, nu jā, mainam nost. Rītošajā daļā viss ir izdarīts un turpinām ar motortelpu. Nākamais mums ir eļļas filtrs. Eļļas filtrs. Šis mums maksāja 6 eiro 17 centus. Tad nākamā lieta mums ir jāielej eļļa. Un šī eļļa maksā 13 eiro litrā. Mums ir kaut kādi jāsāk ar 4,5 litriem. Un tie būs kaut kādi 60 eiro apmēram. Degvielas filtrs. Degvielas filtrs. Šis mums izmaksā 19 eiro un 44 centus. Pau! Un šī ir pēdējā detaļa, ko mēs mainīsim, un šī detaļa tieši pie auto pirkšanas liek daudziem cilvēkiem pārdomāt savu izvēli. Tātad tā ir zobsiksne. Redzam, šī ir vecā un šī ir jaunā. Tas ir zobsiksnes komplekts kopā ar ūdens sūkni, un šis mums izmaksāja 235 eiro un 99 centus. Mainu nost. Nu, video beigās jums pateikšu arī, cik tas viss izmaksāja darba ziņā, ja jūs būtu ielikuši šo automobīlu servisā un kāds cits to izdarīt priekš jums. Tad redzam jaunā zobsiksne arī vietā. Un šeit ir viss vecās detaļas, vecais sūknis, un var redzēt, kad viņi nobraukus kaut kāds 100 000. Pēdējā lieta motorā mums ir antifrīzes. 11 eiro un 70 centi. Turpinām ar salonu. Šis mums ir salona filtrs ar oglekli. Kā var atšķirt, vai jums ir ar vai bez? Jūs vienkārši, kad jūs stāvat kaut kādā sastrēgumā un jums priekšā ir mašīnas, kurām nestrādā DPFs un vispārējais jums nāk salonā atgās un jums smird. Bet, ja jums ir šāds ar oglekli, tad jums nesmird salonā. Tāpēc mainam nost. Redzam, cik šis ir netīrs. Liekamies šo jauno. Pēc tam, kad esam pārliecinājušies, ka transporta līdzeklis var piedalīties ceļa satiksmē, dodamies ilgi gaidītajā pirmajā testa braucienā. Pirmā kļūda, un kur iedegās. Numura apgaismojums viens nedeg. Kas mums šis neiet? Kopumā auto liekas forši, braucās forši, nav nekādas liekas skaņas, vienīgais, kas mums parādījās, ir kļūda par to, ka numura apgaismojums viens nedeg. Tas ir pagaidām viss. Pārējais liekas, kad strādā. Radio arī strādā. Klimata kontrola. Patīkam, kad ir 6 ātrumi, jo šis ir 2-litrīgais. To mēs arī varam just. Braucot arī caur šādu bedrainu ceļu, nedzird nevienu lieku skaņu rītošajā daļā, kas ir ļoti patīkami. Nu jā, var just, ka šis ir 2-litrīgais. Iet diezgan smuki. Braucam apkārt uz servisu. Mums jānovērš šis defekts, tas ir lampiņa, un jānoskalo vēlreiz. Un es domāju, ka tas ir arī viss, mums vēl jāuzpulē tikai. Jāuzpulē, jāpārbauda lūgtura augstums, un varam braukt uz apskati. Pēc tam, kad mēs esam sataisījuši šitošo daļu, beiguši dzinējuma apkopi, iztīrījuši salonu, izbraukuši testu braucienā, un mēs esam nonākuši pie pēdējā darba, kas mums prasa visvairāk pacietības, un tā ir pulēšana.
Lai gan auto jau izskatās labi un nav ar lieliem skrāpējumiem, bet gribās šim auto piešķirt īpašu spīdumu, un to var panākt tikai un vienīgi ar pulēšanu. Sāksim ar šo pastu, un pēc tam mums ir šī, ja mums nebūs labs finišs. Jo dažreiz, izmantojot šo pastu ar cieto ripu un pēc tam ar mīksto, sanāk forši, bet tas otrais steidž īsti viņam nestrādā, tāpēc mēs ņemam mīksto ripu un šo. Jau pēc pirmā pulēšanas piegājiena redzam, ka šeit ir daudz vairāk skrāpējumu nekā šeit. Tāpēc šis ir mums vēlamais rezultāts, pārēsim vēl pāri ar šo pulējamo un mīksto ripu. Rezultāts būs ļoti labs. Tad nu redzam, tā ik pa solim mēs ejam uz priekšu. Mums galvenais mērķis ir panākt, lai nav daudz švīku un izskatās labi. Bet šis prasīs daudz laika, tāpēc turpinām darīt. Nekā cita neatliek, kā braukt reģistrēt. Vienmēr pirms reģistrācijas ir numuru salīdzināšana. Piereģistrēts un braucam apskatā. Reģistrācija izmaksāja 184,29 €, un mums vēl nāk klāt apskati, kas ir 36,95 €. Un nākamais numuriņš ir mūsējais. Un pirms tehniskās apskats visiem pasažieriem ir jāizkāpj. Kā jūs domājat, cik mums bija atgāzes? Cietās daļiņas bija 1,7 miljoni. Ko tas nozīmē atkal? Šis kanāls varbūt jānosauc par kaut kādu super mīnus kanālu. Mums ir vajadzīgs cits DPFs. Tā kā jā, droši vien. Neko, braucam apkārt uz garažu. Redzam. 1,747,000. Pārējais viss kārtībā. DPF filtrs ir veiksmīgi noņemts. Skatāmies uz šiem kodiem, norakstam un jāiet skatīties, cik tad mums šis superīgais pasākums atkal izmaksās. Nu jā, varam redzēt šeit otrā pusē izpūtējs kāds ir. Šajā izpūtēja galā visam jābūt tīram, bez sodrējiem, bet redzam, kas mums šeit notiek. Ir melni pirksti. Tāpēc iesim tālāk pie datora skatīties, cik mums tas superīgais pasākums izmaksās. Jo, protams, varēja
darīt visādas manipulācijas ar kompi, noņemt nost padevu un tā tālāk, bet tad cilvēkam būtu katru gadu jābrauc un jāmaksā vēl kaut kāda nauda par to, ka džeki atkal viņam uzliek to programmu, jo ko viņi dara, viņi vienkārši paņem, nogriež padevi, tā mašīnai nav jauda, un tāpēc viņi mazāk tā kā lej iekšā, un tā viņi dabūtu to apskatu, bet šis nebūs variants priekš mums šoreiz, jo mēs gribam tā, lai normāli, tā, lai cilvēks arī nākamgad bez stresa iziet apskati. Protams, jo viņš nesadirsīs to filtru un nebrauks tikai pa pilsētu. Nu jā, redzam. Kādas ir cenas filtriem? 1800 un tad jau aiziet tādi, kas nav pieejami pa 1200 līdz pat 2000. Un jā, šajā superīgajā variantā, ka jau mēs esam uztaisījuši apkopu un vispārējo, un jau pietiekami daudz naudas iztērējuši, mēs ņemsim šo, kurš ir 884 eiro. Liekam grozā un 2 darbdienas. Nu, nekavēsimies un pieķersimies tām izmaksām. Cik tad mums šis super projekts jau ir izmaksājis, jo es jau esmu iztērējis daudz vairāk nekā bija cerējis un cik man vispār atļauj grāmatvedi. Tāpēc izmaksas. Ķeramies klāt izmaksām. Pats auto Vācijā mums izmaksāja 3100 eiro. Un, protams, mums arī nāk visādas izsoles maksas un komisijas un vispārējais kopā mums iznāk 3521 eiro un 50 centi. Tālāk mums šis auto jādabū mājās, un mēs piesaistām loģistikas kompāniju, kur izmaksā 726 eiro. Tālāk, ko mēs darījām, mēs iztīrījām salonu. Salons maksā iztīrīt tā, kā es viņu iztīru, 200 eiro. Tad mēs iztērējām naudu detaļām. Kopā ar DPF filtra detaļām mēs iztērējām 1381 eiro. Tad seko darbs, uzstādīšana DPF filtram, zobciksnes maiņa, buksīts, viss pārējais 496 eiro un 50 centi. Pulēšana mums kopā izmaksā 250 eiro tādu veidu pulēšanu, vieglā kārtā galvenais dabūt ir spīdumu. Tad, kad mēs visu šo paveicām, mēs ķērāmies klāt reģistrācijai. Visas reģistrācijas izmaksas sākās ar nodokļiem, numuru salīdzināšanu, apskate, octa, degvielai tikt no un uz apskati. Tas mums kopā izmaksāja 311 eiro. Tad, nu jūs redzat, skaitļi aug diezgan ātri, bet kopā mums vispār šis auto izmaksātu, ja mēs nedarītu pašu darbu, mēs dotu kā pakalpojumu, tas izmaksātu 6885 eiro un 70 centi. Tad jūs domājat, ka pilnīgs kosmos, vai ne? Nu, tieši tāpat es arī domāju, jo mums bija jāpērk DPF filtrs, un tur arī viss man pēļņa aizgāja. Tāpēc noskatieties nākamā video, kur es pateikšu pārdošanas cenu šim auto, lai mēs varētu visu šo naudu dabūt atpakaļ un varbūt nopelnīt. Bet pēc šiem cipariem izskatās, ka šeit pēļņas nebūs. Tāpēc atpakaļ garažā. Kā arī nākamajā video pastāstīšu, kādas ir alternatīvas un kā var apiet visu šo DPF filtru sistēmu. Jo, protams, šī nebija man vienīgā izvēle, ko es biju domājis, ka jāpērk jauns filtrs, bet, protams, ir arī alternatīvas metodas, bet, lai būtu viss pa normālo un ilgspējīgi, šī ir vienīgā metoda. Tāpēc noskaties nākamo video, ja tavai mašīnai ir problēmas ar cietajām daļiņām un kā to var risināt alternatīvu nepērkot jaunu DPF filtru. Tiekamies nākamajā epizodē.